pēdējie pāris gadi, man liekas, ir likuši pārvērtēt it kā saprotamas lietas. Nu, piemēram, ir pavisam normāli, ja pie tevis atnāk draudzene vai draugs un palūdz aizdot naudu, piemēram, hipotekārajam kredītam, pirmajai iemaksai. Un tu pēc labākās sirdsapziņas tirgus augstākajā punktā šo naudu cilvēkam aizdod, cerībā, ka viņa dzīve uzlabosies. Un šobrīd jums ir ļoti interesantas attiecības. Jo tu saproti, ka faktiski tu varbūt pat neesi veicis kādu labu, bet drīzāk tādu apšaubāmu darbu. Tāpēc mainīgos laikos arī vērtības mēdz mainīties. Un uz tām var skatīties dažādi. Jolanta Cihanoviča sevi sauc par psiholoģiju. Tulkojumā tas nozīmē dvēseles pētnieci. Un tāpat kā bankām, reizēm arī cilvēkiem varētu gadīties tāda situācija, ka jā, pasaulē ļoti daudz labu cilvēku, tā kā bankām ļoti daudz labu klientu. Bet ja viņi visi vienu brīdi atnāk un no tevis kaut ko paprast, tev jāsāk izlemt, kuram dot, kuram nē. Lūk, par to tad arī Jolantas stāsts. Ar aplausiem sagaidām. Paldies. Labvakar. O, super, darbojās. Es gribu uzreiz teikt, ka nav tā, ka tikai es sevi saucu par psiholoģiju, man ir arī diploms, nu, tā kā, lai nerodas šaubas. Tas, ko es gribēju teikt, kad gatavojoties šai dienai un domājot, kas ir tās lietas, ko es jums varu tādu labu teikt, lai jūs padomātu, lai jums būtu par ko aizdomāties, tad es domāju, ka es jums uzdošu daudzus jautājumus. Un es nedošu atbildes uz šiem jautājumiem, jo atbildes ir katram savas. Dzīvē ir lietas, pret kurām mēs sākumā mēģinam pārņemt vecāku attieksmi, mācamies savā ģimenē, kā šīs lietas kārto citi cilvēki, skatāmies, kā ir draugu ģimenēs, rādu ģimenēs, un tomēr esam spiesti izstrādāt, izveidot savu pašu attieksmi pret šīm lietām, kas varētu kopēt kāda cita cilvēka attieksmi, bet varētu būt pilnīgi un galīgi sava, vai ne? Un līdz ar to tas ceļš, kā mēs veidojam sevi, turklāt tas ceļš jau iet pa tādām nezināmām vietām, respektīvi mums jau vecāki iedod tādu ceļa karti, bet ceļš jau mainās. Laiki mainās un mainās ārkārtīgi strauji un ārkārtīgi kategoriski. Un tad kā tādos dažādos laikos mēs spējam izdzīvot, mēs spējam mainīt savu priekšstatu par to, kas notiek un kā mums ar to tikt galā, nu, par to tad ir stāsts. Un gribu pajautāt, ko jūs esat tad iemācījušies, nav jāsaka skaļi sava atbilde, bet pasakiet paši sev. Un varbūt pie tiem jautājumiem, kur jums nebūs uzreiz atbildes, nu tad padomājiet par to, jo tās atbildes ir ļoti būtiskas. Tā kā, vai nauda ir vērtība? Jā, nē, dažreiz, nezinu. Vai nauda ir labiem cilvēkiem, sliktiem cilvēkiem, vai kā savādāk? Ko labi cilvēki dara ar naudu? Ko nozīmē bagāts, bagātība? Cik daudz ir daudz naudas? Cik maz ir maz? Un kad naudas trūkums rezultējās vārdā nabadzība? Vai ir labi aizdot naudu? Kādos gadījumos jā, kādos gadījumos nē? Kuram ģimenē nauda ir jāpelna? Kuram ģimenē ir jālemj, kur šo naudu ieguldīt un ko ar šo naudu darīt? Kas ir naudas ieguldījums un kas ir naudas tēriņš? Vai nauda nāk pati, vai pēc šīs naudas ir jādodās? Ja jādodās, tad uz kurieni, kas ir precīzas adreses? Uz banku noteikti, bet varbūt ir vēl kāda adrese, kur cilvēki griežas. Tā kā jūsu dzīvē, kādas ir jūsu atbildes? Jo šīs atbildes ir unikālas un katra cilvēka pieredze ir
ļoti unikāla. Ja jūs lasat šo grāmatu, tad jūs arī būsiet līdzgaitnieki Sevērijas meklējumiem, bet tikpat labi jūs varat arī savu dzīvi pašķirstīt un paskatīties, kā jūs esat gājuši uz atbildēm uz jautājumu, tad, kur tā nauda rodas un kā man tikt pie naudas, un vai vajag man tikt pie naudas, vai labāk lepoties ar to, ka es netiekos pie naudas un tā tālāk. Un viena ļoti svarīga lieta, ko es sapratu savā dzīvē, ir, ka nauda ir līdzeklis. Un to mēs redzējām arī daudzās prezentācijās šodien, ka nauda nav pašmērķis, jo ko nozīmē nauda? Atkal katrs saskata to savu nozīmi, bet nauda ir līdzeklis, lai īstenotu mērķus, tāpat kā laiks un tāpat kā personiskā enerģija. Cilvēks piedzimst ar tādu skaidru projektu. Viņam ir jāvada projekts, kas saucās dzīve, kur gan mums nav zināms konkrēts laiks, kad tas beigsies, bet kamēr turpinās, mums ir kaut kādā veidā jāapējās ar 3 resursiem, kas mums ir mūsu rīcībā, un tie resursi ir laiks, nauda un personiskā enerģija. Kā mēs šos resursus menedžējam, kā mēs apējāmies? Ja mēs nezinām, ko mēs gribam, tad ir ļoti grūti veidot finanšu plānu tam, kā to sasniegt un kā to realizēt. Pirmais jautājums mums ir, kas ir mūsu vajadzības? Tad, kad mēs piedzimstam, kad mēs esam maziņi, mums vajadzības ir ļoti līdzīgas visiem. Mēs gribam paēst, mēs gribam būt aprūpēti, būt forši, ka kāds pienāktu un ar mums parunātos, mēs gribam būt sausi arī un komfortabli justies, bet līdz ar to, ka mēs augam, mūsu vajadzības paliek ļoti, ļoti atšķirīgas. Un tas, kas vienam ir vērtība, tad citam vērtība nav. Un kuras vērtības ir tās pareizās? Daudz cilvēku domā, manējās, vai ne? Kurš zina patiesību pasauli? Es, vai ne? Loģiski, jo tie, kur nezin to manu patiesību, tie ir kaut kādi tādi izvirtuļi, vai ne? Nav labi ar viņiem. Bet katram cilvēkam ir sava dzīve, savs ceļš un savas patiesības, kas arī pa brīdim mainās, vai ne? Un līdz ar to jūsu atbildes ir tas precīzās un ir tas pareizās. Tā kā mēs plānojam mērķu sasniegšanu, un tāpēc man ļoti patīk tāda frāze, ka mērķis bez ieguldījuma ir sapnis. Ja mums ir kāds mērķis, mēs kaut ko gribam, bet neieguldāmies. Sapnis viens ir. Bet man ļoti patīk turpinājums. Ieguldījums bez mērķa ir murgs. Tā kā padomājiet par to, kas ir tie vērtīgie ieguldījumi, kas ir tās lietas, kurām jums naudas nav žēl. Jo šīs lietas ļoti skaidri runā par jūsu prioritātēm, par jūsu vērtībām un arī par jūsu vajadzībām. Un, kā jau minēju, nav pareizo un nepareizo vajadzības, ir jūsējās. Un ir ļoti būtiski, ka jūs tas zināt, un jūs zināt ceļu, kā šīs lietas savā dzīvē īstenot, lai jūs esat laimīgi un priecīgi, un jūs varat dot citiem. Jo, ja jums nav ko dot, tad dot citiem ir ļoti apgrūtinoši. Vēl viena ļoti interesanta lieta par naudu, ko es sapratu, nerunājot par to, ka nauda ir simbols, un mēs arī redzējām, ka tās ir simbols mūsu statusam, ka mēs iekarojam kādu statusu, un tad simbolizējam to ar visādām lietām, kas mums ir svarīgas. Tāpat arī šodien nākot pie jums, es neatnācu halātā un čībās, kaut gan būtu ļoti ērti un man pat liekas ļoti skaisti, bet ir noteikti status un lomas, ko mēs dzīvē izvēlamies pildīt, un tad mēs arī pērkam dažādas lietas, kas attēlo šo statusu, simbolizē šo statusu un līdz ar to dod citiem cilvēkiem tādu drošības sajūtu, miera sajūtu, kontaktējoties ar mums. Ja jūs atnākt pie savu zobārstu un viņš būtu halātā un čībās, tādā mājas halātā vai peltkostīmā, ka varētu būt, ka tas mazinātu drošības sajūtu jums, vai ne? Un tad tas, kas man ļoti uzrunāja pirmajā prezentācijā, kad runājot par to, kas ir nauda, kas ir nauda? Šodien ir, o rīt vairs nav. Tad dzīvē ir dažādi procesi, ka viens process ir iesākt un iegūt, bet daudziem cilvēkiem tāda ļoti liela kļūda, ka iegustot, viņi ļoti sapriecājās un uzskata, ka tā lieta viņiem ir. Vai ne? Ir. Ja jūs nopērkat suni, tur bija tādi sunīši arī bildēs, ļoti skaisti. Ja jūs nopērkat sunīti un nevedat viņu vairs ārā un nebarojāt un uzskatāt, ka tas jums ir, kas notiek? Un pirms tam pietaisa visu māju, vai ne? Tā kā ir ļoti... Varbūt tās. Gribēju teikt, pamēģiniet, nemēģiniet jauno cilvēku.
Tā kā parasti tas ir tāds ļoti nepatīkams process, kas notiek pirms tas sunītis nomirst, un tāpat ir ar jebkuru lietu dzīvē. Kad viss, kas mums pieder, prasa resursu ieguldījumu, turklāt regulāru. Un ja mēs pārstējam ieguldīt, vai nu tas ir attiecības, vai nu tā ir mūsu nauda un finansiālais stāvoklis, vai nu mēs paši, tad mēs nevaram turpināties. Un tad, lai stāvoklis turpinās, tad ir vajadzīgi regulāri ieguldījumi, un ieguldījumi nevis ar to, kas ir palicis pāri no citiem ieguldījumiem, bet tieši ar to, kas tajā mirklī ir aktuāls, ir vajadzīgs. Un tas, kas tam mirklim ir atbilstoši, un kuri ir tie pareizie mirkļi. Tā kā patiesībā savu finanšu plānošana un arī savas dzīves plānošana, jo, kā minēju, nevar plānot tikai finanses. Nezinot, ko jūs gribat dzīvē? Nezinu, kaut ko. Kaut ko jūs arī saņemsiet. Un ja jūs skrienat ļoti ātri un ieguldat visu, kas jums ir, bet virziens ir nepareizs, tad jūs ar katru soli tikai attālināties no saviem mērķiem. Tāpēc arī stāsts par naudu sākās ar stāstu par jūsu vērtībām, par jūsu mērķiem, par to, kas jūs padara laimīgus dzīvē un kā jūs to dzīvi vispār saredzat. Un tad es gribētu jums novēlēt tiešām, lai jums ir atbildes uz jautājumiem. Un arī, lai jūs pieņemat to, ka šīs atbildes mainās, jo dzīvē izdzīvo tas, kas mainās, un to, kas atsakās mainīties, to dzīve ņem un aprīj. Bet kamēr mēs mainamies, tikmēr mēs esam dzīvi un mums ir iespējas konstatēt, ka kaut kas nedarbojas, un tad mainīt to, kas nedarbojas, ņemot rokā to mūsu kompasu, kas saucās mūsu mērķi un mūsu vērtības. Paldies jums par uzmanību!